Es tādu iedzeršu aliņu un parādīšu triku. Brikers alus. Re, kur Ilgvars ar Oskaru no firmas SVC nodemonstrēs jaunu izgudrojumu. Redzat tā? Da Vinci tilts. Da Vinci tilts, tā ir kaut kāda tāda nojume, kuru var 1 un 2 uzstelēt. Es paiešu sāņus. Mazā māja arī skatās. Noliek tādus jocīgus dēļus, kaut kā saskrūvētus, ja? Un paņem tādus puļķus, kā Džeki Čans kaujās ar šitādiem parasti. Iebāž caurumos tos puļķus, ja? Nu labi, viņi paši pirmo reizi liek, ka viņi domā, kā ātrāk tam būtu jābūt vispār. Un kamēr viņi tur stutē tos mietus iekšā, ja? Es varu vēl vienu žlansku aliņu paņemt. Brikers mums uzdāvināja. Kārli, tu tā kā bēbis ar to 3 riteni. Ļoti labi. Tagad ņemam pa 2 kociņi. Un pēc tās puļķu čupas izstāsta, ka vēl te daudz tās darīšanas būs. Da Vinci tilts. Vai 2 tās ņemam sānus un tad maus kokus? Labi, es tik jautājums. Bet tas, ka būs negatavs, Un kas notiek? Ka tur ieliekās. Un tur ieliekās. Vēl neiespēs. Tā tad vajadzīgi cik cilvēki trietā vajag, ja? Vajag 2. bet es pēc tam piebraukšu. Vēl? Atver nolā. Ar šito izdomāja Da Vinci, ja? Vecais blēdis, ne? Var jau iebraukt. Konstrukcija bez skrūvēm tās ir. Un paņem tā vieglāk uzstādīt. Jā, pusēja. Tie priekšpēdē. No? Tagad varētu laikam Un liekas, ka augšu visu sagādā. Zini, ar visu manu alus dzeršanas ievadu 4,5 minūtes. Vēl nav viss. Vēl nav viss. tēti. Nav iekšā. Vai lieliska, man nav prieks. Laikam
Edijs, tu varētu tur ir. Nu, 5 minūtēs nojumi gatavi. Priekš kam tāda nojuma vajadzīga? Līgo! Esam virs galda viņu. Tev vajag 4. Izjūksīt. Tieši tik uz āru. Tagad ir īstais video moments. Pabrauc malā. Tieši kā radīts. Pabrauc uz āru. Un tagad mums nebaida ne pērkoņš, ne zēbenis. Nu ko? Finito. Atsūt man ar uz